Pārsvārds pastāstīšu partiju. Partija patiesībā ir diezgan sen vēsturi. Jūs pirms stādīties priekšā? Jā, stādos priekšā. Viktors Virzle, partijas valdes loceklis, pašlaik ar pilnvaldes priekšsēdētāja funkcijas. Partijas vai? Jā, partijas. Pēc tam es iepazīstināšu saviem kolēģiem. Es uzņēmos, kā saka, šo iniciatīvu sākt šo sapulci. Tādēļ, ka man nedaudz iepazīstina partijas priekšvēsturi. Tās saknes ir faktiski jau 90. gados LNK, Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā, kas apvienojas ar partiju Tēvzemē brīvība, izveidot apvienību Tēvzemē brīvība LNK. Tajā laikā bija nacionālais spārns, šī LNK bija diezgan neapmierināts ar šo apvienošanos. Bija pirmais apvienību atstāja Edvards Berklaus, ļoti zināms, kas saka, padomu laiku disidents, nacionālkomunists, ar dombiedriem faktiski, kuriem nepatika šīs partijas darbība parlamentā, valdības sastāvā, kur uzstīja, ka viņi faktiski ir atkāpšies no sākotnēji deklarētajiem mērķiem. Un tad tika nolēmts izveidot politisku spēku Latvijas nākotnes partiju. Faktiski šī Latvijas nākotnes partija tika nodibināta 2000. gadā, bet faktiski nekādu aktīvu politisko darbību viņi neveica. Līdz 2014. gads faktiski pienāca juridiski. Viņi bija pastāvēja. Un tad faktiski mēs, tāda grupa domu biedru, kādreiz NSS, Nacionālās spēka savienības biedru, faktiski to partiju reanimējām. Tad radās viņai faktiski jauns nosaukums Nacionālā savienība taisnīgums. Nedaudz par priekšvēsturi esmu pastāstījis. Aktīvi mums darbojās arī Rīgas nodaļa. Un varētu teikt, ka tāds lielākā pirmā publiskā akcija, ko mēs nācām klājā, tā bija tad, kad 2015. gadā valdība, neprasot tautas akceptu, vienpersoniski nolēma uzņemt Latvijā nelegālos imigrantus. Uzspiests nelegālos imigrantus, kuri korekti un skaisti tika pasludināti par bēgļiem. Mums tas ļoti uztrauca, un mēs inicējām 3 lielas masas akcijas, faktiski, Rīgā. Ministra kabineta, tad bija gājiens pret imigrāciju un vēl 3. akcija. Tā mēs daudz maz arī izgājām faktiski, publiski. Tad mums 2016. gadā, tas bija vēlāk pagājušo gadu, faktiski mēs aktīvi sākam darboties ar Liepājā, un 11. novembrī Lašpoļu dienā mēs izveidojam partijas Liepājas nodaļu. Un es jums stādīšu priekšā mūsu Liepājas nodaļas vadītāju, Kristeru Kraftu. Krister, pastāst pats kaut ko par sevi. Labdien! Man sauc Kristers Krafts, un, kā jau Viktors minēja, mani Nacionālās savienības taisnīgums biedri pagājušajā gadā izvirzīja par Liepājas nodaļas vadītāju, un gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās es esmu Nacionālās savienības taisnīgums mums priekšsēdētāja kandidāts. Un es gribētu jūs iepazīstināt ar mūsu partijas mērķiem Liepājā. Pēc mūsu domām Liepājā ir vairākas problēmas, ar kurām mums būtu jācīnās. Un viena no tām problēmām, ar ko mēs saskaramies visā valstī, ir iedzīvotājs skaits ļoti strauji samazināšanās. Un, protams, ka vienmēr mēs varam teikt, ka tas ir atkarīgs no starptautiskiem procesiem, no tā, ka cilvēki meklē labāku darbu un labākas iespējas ārzemēs, bet tikpat ļoti tas ir atkarīgs arī no vidas un iespējām katra mājās, arī šeit Liepājā. Un pilsētā pieliks visas pūles, lai šo vidi šeit Liepājā padarītu cilvēkiem labāku un dzīvu šeit labāk, tad arī mūsu iedzīvotāji skaita samazināšanās būs daudz mazāk. Mūsuprāt, ļoti būtiski ir sniegt maksimālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, jo 10 gadus atpakaļ visās skolās, vidusskolās, skolēni bija 2 reiz vairāk, tagad to ir 2 reiz mazāk 10 gados. Un
nekur citur jau tie bērni neradīsies kā ģimenēs. Un tāpēc tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Nevelk mūsu partijai nosaukums ir taisnīgums, jo, manuprāt, otra tikpat liela vai vēl lielāka problēma ir nemitīgi augošā netaisnība. Gan Liepājā, gan visā Latvijā. Un es domāju, ka dažādi veidi netaisnības ir vērojams mums visos līmeņos. Mēs varam Liepājā redzēt tādu pozitīvismu kampaņu, zināmā mērā. Mums pozitīvismu kampaņa, kas mums stāsta, kad viss iet uz priekšu, uz augšu, viss paliek arvien labāk, mēs dzīvojam arvien labāk. Un pa daļai šai kampaņai ir jāpiekrīt, jo viena daļa, neliela daļa liepājnieku tiešām dzīvo arvien labāk. Tā ir tiesa. Bet tā ir tikai neliela daļa mūsu pilsētas iedzīvotāji. Un tad ir otra daļa, kur ir krietni lielāka, kuriem alga pieaug tik, cik pieaug minimāla alga, pa 10 eiro, un kuri uz lielo dzimtaru var paskatīties no ārpuses vai iet foajē un atskatīties no iekšpuses, bet, kuri, piemēram, 50 eiro pa biļeti uz koncertu droši vien nevarēs atļauties. Es vienreiz aizgāju Liepājas simfoniskā orķestra koncertu, ļoti gribēs dzirdēt to izslavēto zāli, un tā bija tiešām brīnišķīgi. Koncerts bija skaists, bet es domāju, ka nedaudz ir to cilvēku, kas var atļauties regulāri apmeklēt šos pasākumus. Tāpēc es domāju, tā arī ir viena no tām netaisnībām, ka viena daļa mums tiešām, kā stāsta, propaganda dzīvo arvien labāk un arvien lielāks prieks dzīvot Liepājā, otrai daļai tā nebūtu nešķiet. Un mēs esam gatavi iestāties par visu liepājnieku interesēm. Es nedaudz gribētu arī papildināt Kristēru, kādēļ mēs tomēr galveno akcentu esam likuši uz šo te iedzīvotāju skaita saglabāšanu, vismaz noturēšanu pašreizējā līmenī. Jo viss jau ir ļoti skaisti, mums top grandiozi projekti, infrastruktūras, dārgas, celtnes un tam līdzīgi, bet tajā visā joklī ir aizmirsts pats galvenais, ka pilsēta jau ir tās iedzīvotāji. Ja šeit nebūs vietējo cilvēku, tad šie te projekti ir domāti, mēs pat īsti nezinām, kādai mistiskai nākotnē, ja pilsēta faktiski izžūst. Un tādēļ mums tā prioritāte viennozīmīgi mēs sev gribētu arī pozicionēt kā ģimeņu spēku, kā viennozīmīgā spēku, kas iestājas par ģimenēm, par liepājnieku ģimenēm. Un mēs esam paredzējuši savā programmā vairākas tādas lietas, kuras līdz šim ir atstātas novārtā. Kaut vai pirmais, mēs uzceļam, atrodam līdzekļus, lai pa 20 miljoniem uzceltu koncertu zāli 38 atvērus. Paldies, Kristē. Bet tai pašā laikā mēs neatrodam 2-3 miljonus, lai uzceltu jaunu bērnu dārzu, jo faktiski tā ir milzīga problēma Liepājā. Man, teiksim, pašam aug meita, viņai būs 2 gadi, un vēl joprojām viņai nav pienākusi rinda, kad mana sieva varētu faktiski atgriezties darbā. Varbūt tev arī, man liekas, ir tāds situācija. Jā, es uzreiz pieminēšu. Esmu Mārtis Butāns. Mani ievēlēja kolēģi par nodaļas vadītāju vietnieku. Es sev pozicionēju kā parasto cilvēku, kurš ir piecēlies no dīvāna un pietiek sūdzēties, ir jāsāk kaut kas darīt, jo visi sūdzās, visiem nepatīk, kas notiekās, bet neviens neko nedara. Tad jābeidz sūdzēties, visiem jāceļās kājas un jāsāk kaut kas darīt. Un tāds ir arī mūsu partijas, ka mēs jebkurš, kuram būs tāds pats redzējums un viedoklis, mēs jebkur ņemsim bariņā un noteikti atbalstīsim jebkuras iniciatīvas, kuras būs Liepājas attīstībai. Kāpēc es tieši izvēlējos šo partiju un kāpēc es vispār kandidēju vēlēšanās, ir tas, ka pēc iepriekšējām vēlēšanām es dzirdēju no viena cilvēka, no viena, kas bija partijai pietuvināts, es dzirdēju atsauksmes pēc tam par tām spēlēm un viss, kas tās intrigas, kas notiek savā starpā. Un mums viss nekas neinteresējas, viņam jautāja vienu uzdevumu. Viens jautājums bija, ja būs labs ierosinājums, kas palīdzēs Liepājai attīstīties,
vai jūs šo atbalstīsiet, pat ja viņš nāks no ne jūsu koalīcijas spēkiem? Mana atbilde bija nē, jo tā nav mūsu partijā, ar ko mēs sadarbojamies. Tad kas tur notiek un kāpēc, lai tie spēki, kas ir pie varas, neatbalstītu tādu projektu, kurš nesīs kaut kādu labumu Liepājai, tikai tāpēc, ka tas nav viņu draugu ierosināts. Ja. Tālāk es jau biju, kas pēdējie pilieni bija, jā, kad man sieva arī līdz 2,5 gadiem dabūja sēdēt mājās, jo bērndārzās vietas nebija. Problēma vienkārši ir tā, ka ir nedaudz mēs uz tam jāpārdefinē prioritātes. Tā skaitā mums piedāvājums arī iekļauj tādu lietu kā liepājnieku ģimenes karti. Mēs ģimenes kartes ideja viennozīmīgi ir tāda, ka cilvēkam atkarībā no viņa izaudzināto vai pareizāk sakot audzināmo bērnu skaitu ģimenē ir jāsaņem noteikti veidu atlaides pašvaldības piedāvātiem pakalpojumiem. Tas nozīmē sporta pulciņš, teātris, Liepājas olimpiskais centrs, komunālie maksājumi, nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un vispārējais, lai sekmētu šīs te ģimenes, padomāt par to, ja, teiksim, ģimenē ir viens bērns, ka tas tomēr nebūs liels sloks, izvēlēties arī otru bērnu vai pat trešo bērnu. Mums tas svarīgākais ir tas, lai šeit iedzīvotāju skaits, vietējo iedzīvotāju skaits nekristos. Jo tikai tad ir pilsētē nākotne. Tāpatās mēs arī esam domājuši par lielu problēmu, kas mums ir, tā ir viennozīmīgi jauniešu bezdarbs. Ļoti daudz jauniešu pabeidz vidusskolu, pabeidz vidējās speciālās iestādes un saprot problēmu, ko es tālāk lai daru. Mēs iestājamies par tādu programmu, kā pašvaldības, kapitāla sabiedrības, pašvaldības iestādes ir jāīsteno programmu, lai jauniešiem tiktu dotas pirmā iespēja, pirmā subsidētā darba vieta, kur tālāk jau uzkrāt šo pieredzi, jo, kā mēs zinām, tā ir ļoti liela problēma par jauniešiem. Teiksim, tu atsaucies uz darba piedāvājumu, tev prasa pieredzi, bet kur tu dabūsi to pieredzi, ja tev neviens nepalīdzēs? Un, protams, ka lielpilsētā tādā metropolē kā Rīga, cilvēkam ir arī viennozīmīgi vieglāk šo pirmo soli spērt, un tādēļ daudz izvēlās šo pilsētu, diemžēl, pamest. Jauni, talantīgi cilvēki. Tāpatās arī ļoti liela problēma, manuprāt, pilsētā ir šis te gadījumi, tie ir pat vairāk, jā, tie pat ir nesaskaņas. Es savukārt savu laiku ar veids tādu pētījumu, jā, par to, ka visabsurdākajās profesijās, visabsurdākajās darba vietās jauniešiem tiek pieprasītas svešvalodas, krievu valodas zināšanas, pilnīgi nepamatoti. Par betonētāju, lai tu tiktu, jā, par apakšveļas šuvēju, tev ir vajadzīga krievu valoda. Kādēļ? Cik daudziem tas nogriež faktiski iespējas, jo mūsdienās būsim godīgi, latviešu jaunatni vairs šo te krievu valodu jaunu nepārvalda. Un arī tajā jautājumā mēs redzam kaut kādus soļus, kas ir noteikti jāspēr. Es domāju, ka, teiksim, šo divvalodīgo vidi, jā, to kaut kādā mērā arī veido šī te pašvaldības attieksme. Es vēl joprojām nespēju saprast, kādēļ tiek publiskos pašvaldību pasākumos izvēlēts runāt svešvalodā, kāpēc joprojām, teiksim, iznāk avīze Každamu Ļepai Čaņinu. Mēs katrā ziņā esam par to jau vērsušies valsts valodas centrā, esam saņēmuši faktiski likums it kā netiek pārkāpts, bet tā viennozīmīgi ir sliktā praksa. Un tad mūsu piedāvājums viennozīmīgi ir šos te slikto praksi arī beigt. Jā, es te varu.